Sveicināti raidījumā 5. novads. Šodien iepazīsimies ar vienu no lielākajām diasporas organizācijām – Daugavas vanagi. Stāstīsim par diasporas latviešu attieksmi pret pilsonības un dubultpilsonības jautājumiem. Un paraudzīsimies, kā ārpus Latvijas dzīvo tie valstī piederīgie, kam latviešu nav dzimtā valoda. Tas viss raidījumā 5. novads. Daugavas vanagi ir senākā un plašākā trimdas organizācija. 1945. gada 28. decembrī Beļģijā Cedelgemas kara gūstekņu nometnē to dibināja bijušie latviešu leģionāri. Mērķis bija pēc iziešanas no gūsta nepazaudēt citam citu un palīdzēt bijušiem latviešu karavīriem un viņu ģimenēm. Kad 50. gadu sākumā latviešiem radās iespēja atstāt nometnes un izceļot uz dzīvi citur pasaulē, Daugavas vanagu organizācija gāja viņiem līdzi, un dažādos kontinentos tā pastāv nu jau 70 gadus. Kāds ir tas noslēpums, kas satur kopā latviešus Vācijā, Anglijā, Amerikā, Kanādā, Austrālijā un nu jau arī Latvijā? Tā ir bijusi cilvēku tieksme būt kopā ar savējiem, saglabāt latviešu valodu, saglabāt kultūru un pēc tiem statūtiem vai darbības noteikumiem arī mēs esam darbojušies visus šos gadus. Mums jau ir lēmuma rezolūcijas 15. punktā. Daugavas vanagu visu tos 70 gadus ir viens no puzles kauliņiem, kas ir nodrošinājis to, ka tomēr latvietība tik ilgi ārpus Latvijas ir pārdzīvojusi. Nu jau ir 4. un 5. paudze, kas runā latviski. Ja mēs neturamies kopā, ja mēs nestrādājam ārzemēs, tad Latvija arī pazust. Jo es redzu ar draugiem skolā un citiem, kas ir Itālijas celtnes, Amerika, citi. Viņam tāda lieta kā tā savu etniskā būtība bija vienalga. Jo neviens neteica, mēs gribam jūs iznīcināt. Mēs jūs pārņemsim, latviešu valoda ir suņu valoda, un tā varēja pazust. Un tādēļ mums vienmēr tā kā vecvecāki un vecāki teica, ne, mums jāiztur to ir, jo tā ir mūsu būtība, esamība, ka mēs esam latvieši. Un tas man vienmēr ir bijis, un es vienmēr to uzkopu, un es domāju, es esmu ļoti lepna, kad es esmu latvieta. Mums ir bagātība, mums ir mūsu tautsteids, mums ir mūsu ēdienas, mums ir mūsu ciesmas, mums ir mūsu valoda. Kur īpašam kanādietiem es negribētu viņus apvainot, bet kas viņiem ir? Kā tautas būtība. Ok, mums ir kļavlabs sīrups, mums ir basketbols, mums ir hokejs, bet vai tas ir, kas tev īsti pasaka, kas tu esi? Un tā es esmu ļoti lepna un priecīga par būt latvieti, un kad man ir kaut kas vairāk savā dzīvē. Un tas man aizņem ļoti daudz laika, bet es to nenožēloju. Ko šodienas jaunizbraucēji no Latvijas, dibinot savas organizācijas, var mācīties no Daugavas vanagiem? Tā lieta, ka apstākļi daudz mainījušies, kad organizācija sākās jau pirms 70 gadiem. Tie bija latviešu leģionāri, karavīri, brīvības cīnītāji, kam bija interese uzturēt Latvijas identitāti trimdā, un viņi bija trimdā. Un viņi uzaudzināja veselu paudzi, bērnus, kam bija tā paša interese, bet jaunā paudze, viņiem ir citas intereses. Viņi nemaz negrib mācīties un dibināt organizācijas? Nē, jo viņi brauc projām no Latvijas, lai dabūtu labāku dzīves stilu, lielāku algu. Tā ir tā lielā interese. Bet ko viņi var mācīties no vanagiem? Tas ir, ka nekad neizmirst vēsturi. Jāturpina uzturēt mūsu identitāti un kultūru ārpus Latvijas, jo varbūt vienu dienu atkal, ceru, ka ne, bet varbūt pienāks tā diena, kad no jauna tas būs mūsu pienākums un atbildība. Visā pasaulē ir daudz latviešu īpašumu, kas arī tiek daļēji, izīrēti vai ir kaut kāda saimnieciska funkcija. Bet mūsu organizācija Daugavas fondam ir divas veselas firmas, kas saimnieko 3 lielus īpašumus ar ļoti lielu apgrozījumu. Es pārbaudīju reiz datus, mēs skaitamies visā Lielbritānijā
no visas Lielbritānijas labdarības organizācijām, ja mēs esam reģistrēti labdarības organizācijā, augstākā 5% pēc apgrozījuma. Tātad mēs, daži saka, ka Latvija ir maziņa, bet mēs esam lieli Anglijā. Piemēram, Latvijā Vītola fonds. Mēs pār pa 20 studentus atbalstam. Šeit pat Straumenos dzīvo vecie ļaudis, kas ir aprūpējami. Mēs palīdzam dot viņiem vietu, kur dzīvot mūža varbūt pēdējo posmu. Viņu maksas nesedz visu izdevumus, tas nav tiešām iespējams, tad mēs tur arī palīdzam. To mēs uzskatām par tādu godlietu atbalstīt to paudzi, kas dibināja mūsu organizāciju. Ko es gribētu, ka mūsu sabiedriskā funkcija tiek pastiprināta, te runīja par Anglijas vanagiem, vai ne? Jo tādā veidā mēs varam nodrošināt mūsu nākotni. Pamatā ir, protams, tā pati funkcija, kā tas iemesls, kāpēc Daugavas vanagas Cēdelhemā dibināja, tā kā viens no dibinātājiem mani teica, ka tas bija galvenais mērķis, bija, lai viņi pēc iziešanas no gūsta viens otram nepazustu un neizklīstu. Un tā pati funkcija arī šodien ir galvenokārt Daugavas vanagiem būt tā globāli aptverošā organizācija, kas satur latviešus kopā un aizstāv latviešu intereses. No tiem, kas šodien ekonomiski iemeslu dēļ izbrauc, bet tikpat piespiesti, jo neviens jau brīvprātīgi neatstāja savu dzimteni. Lai viņi atgrieztos, tad viņi nedrīkst viens otram pazust tai sauktajā diasporā. Laikā, kad tik daudz latviešu ir devušies pasaulē un par savām mājām dēvē dažādas pasaules valstis, ar vienu pieaug to cilvēku skaits, kuri savām mītnes zemēm izvēlas piederēt arī tiesiski, caur pilsonību. Kopš pilsonības likuma grozījuma stāšanās spēkā gandrīz 3 gadu laikā Latvijā reģistrēti nedaudz vairāk kā 12 000 dubultpilsoņi. Pasaulē dzīvojošo latviešu attieksmi pret tik tiešas saiknes veidošanu ar vēl kādu valsti, izņemot dzimto Latviju, nav viennozīmīga. Es esmu mazliet par to padomājis. Es neuzskatu, ka dēļ pieņemšanas, citas pilsonības pieņemšanas, kamēr nezaudē latviešu pilsonību, ka tas būtu arī kaut kāda sevis identitātes zaudēšana, jo mēs esam uz to jau arī Eiropas Savienība strādā, lai apvienotos, un beigās kaut kad pēc daudziem gadiem jau tādas pilsonības kā tādas jau nebūs, es domāju, arī vairāk. Tautiskais paliks, tātad savu piederības sajūtu paliks, bet būsim visi Eiropas Savienības pilsoņi, tāpēc es to lielo atšķirību nemanīju. Kad Latvija beidzot atļauj dubultot pilsonību, tad es arī to saņēmos. Jo tiešām latviešu pilsonību negribējās zaudēt, spāņu pilsonības dēļ. Tas gan, bet tagad, kad ir tā iespēja dabūt dubult pilsonību, tad es arī to pieteicos. Nē, pašreiz man šķiet, ka tas nav īsti nepieciešams esot tur. Mēs esam atraduši tur savu vietu, mums ir tur ģimene un savi draugi. Un pilsonība pagaidām mums neliekas nekas tāds, kas mums būtu vajadzīgs, lai mēs tur varētu uzturēties. Mums ir uzturēšanās atļauja, bet pilsonību mēs pagaidām vēl neesam apsvēruši. Tāpēc, ka Zviedrija ir tik tuvu Latvijai, kad es jūtos, ka es neesmu nekur prom un nav tāda vajadzība, tā motivācija tieši mainīt pilsonību. Es tāpat pa lielam arī vienlaicīgi dzīvoju Latvijā. Tāpēc tā diezgan daudz ir Latvijā. Jā, protams, jo pēdējā laikā tas ir bijis ļoti aktuāli. Ne tikai man, bet arī tiem latviešiem, ar kuriem es esmu kopā uzturējies Londonā. Un tas jautājums varētu būt ļoti svarīgi, un es apsveru, ka es to arī varētu izdarīt. Teiksim tā, es pieļauju domu, ka varbūt pavarās lielākas iespējas gan pašizteiksmei, pašizaugsmei, ceļot, būt aktīvs sabiedrībā, gan Londonā uz vietas, gan varbūt pat citur pasaulē. Ļoti labs jautājums. Tā kā es jau Vācijā esmu 15 gadus, es apsvēru vācu pilsonību pieņemt, un es arī to pagājuši gadu izdarīju. Jo beidzot arī Latvija atļāva mums dubulto pilsonību iegūt. Jā, jo es uzskatu, ka es Vācijā dzīvoju tik ilgus gadus, un es arī vēlos politiski un sabiedriski aktīva būt un tajā sabiedrībā iedarēties, tāpēc es paņēmu arī vācu pilsonību. Bet man ir abas divas pilsonības joprojām. Īpaši motīva nebija. Bija tāda iespēja un valsts ļāva. Kāpēc gan ne? Jo es tā domāju, ka mēs šeit laikam tomēr paliksim un mums jābūt šai valstī piederīgiem. Es domāju, ka vēlāk kaut kam mainoties,
piemēram, tagad Anglija izstājās ārā no Eiropas Savienības, jā, kas to zina, kas ar Īriju notiks vēl kaut kas. Es domāju, ka tomēr drošāk sajūta cilvēkiem ir, ja viņiem ir abas pilsonības. Ja viņi dzīvo arī šajā valstī, vai arī, ja, piemēram, netaisās atgriezties Latvijā. Ir daudz tādu, kas atbrauc strādāt, pastrādāt 1-2 gadus un atkal atgriežās Latvijā. Es nedomāju, ka viņiem tur vajag tērēt naudu un kārtot tādus dokumentus un tādu pasu. Bet, ja to visu ģimene esi šeit uz vietas, es domāju, ka daudz vienkāršāk un labāk ir, ja beigās visai ģimenei ir dubulta pilsonība gan Īrijas, gan Latvijas. Lielākajai daļai trimdā dzīvojošo latviešu Latvijas pilsonības iegūšana līdztekus mītnes zemes pilsonībai sev un arī bērniem vienmēr ir bijusi ārkārtīgi nozīmīga. Kāpēc tas bija svarīgi? Es toreiz, kad bērni bija, protams, tā arī piederības sajūta, ka tu esi tiešām arī likumīgi un pilsoniski, tu esi daļa no tās foršās kopienas, un tu esi tiešām aktīvs dalībnieks un līdzdalībnieks, ne tikai simboliski, bet arī tev ir pasi, un tu parādi to, ka tu esi tiešām, tur ir fotografija, un tas ir kaut kas, kas nav tikai figuratīvi, bet tas ir kaut kas fiziski sataustāms, bet, pilnīgi praktiskā ziņā es arī biju domājis, un vēl ar vienu domāju, ka viņiem tā ir vienreizēja iespēja arī studēt, strādāt, dzīvot Latvijā. Labdien! Mani sauc Gabriela. Es esmu brazīliet, bet es esmu latvieti arī. Es dzīvoju Dublinā. Gabriela Senči pirms vairāk kā 100 gadiem aizbrauca no Latvijas, un viņa ir pirmā, kas devusies pētīt ģimenes saknes Latvijā, un ir nolēmusi apliecināt savu latvietību, iegūstot Latvijas pilsonību. Tas ir tikai tāpēc, ka es esmu latviete. Runa nav tikai par dokumentu. Es devos šajā ceļojumā pie savām saknēm un sapratu, ka man ir sava vēsture. Es zinu vietu, no kuras es nāku. Es domāju, ka tā atzīšana arī ir daļa no manas stāsta. Es esmu brazīliete, bet es esmu arī latviete. Tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, kā dāvana manai ģimenei. Kad man būs bērni, es varēšu viņiem pateikt, jūs esat latvieši. Un es varēšu nodot viņiem kultūru, un tas ir iemesls, kādēļ man ir tik svarīgi atzīt latvietes identitāti un saglabāt latviešu kultūru no paaudzes uz paudzi. Kad es devos uz Latviju, es mēģināju izpētīt vietu, pilsētu, kur man ģimene atstāja, baznīcu, uz kur viņi gāja. Es devos turp, uzņēmu video un nosūtīju tētim. Man tētis gandrīz raudāja. Es esmu pirmais ģimenes loceklis, kas atgriezies Latvijā 110 gadu laikā, kopš ģimene to atstāja. Visticamāk, arī turpmākajos gados latviešu pasaulē izvēlēsies vienlaicīgi būt gan Latvijas, gan kādas citas valsts pilsoņi. Un ļoti gribas cerēt, ka tas viņiem palīdzēs palikt latviešiem un saglabāt savu identitāti. Interneta plašumos var atrast daudz stāstu, kuros Latvijas valsts piederīgie, kur dzimtā valoda ir krievu, atainot kā nelojāli Latvijai ar principiāli negribēšanu iemācīties latviešu valodu vai pat latviešiem atklāti naidīgi. Visticamāk, arī Īrijā dzīvo šādi ļaudis. Taču, gatavojot raidījumu, mums Zaļajā salā neizdevās atrast nevienu, kurš būtu gatavs kameras priekšā, nevis anonīmos interneta komentāros, paust savu Latvijai nedraudzīgo viedokli. Šodienas stāsta varonis dzīvo un strādā Īrijā, audzina bērnus, dzimto Latviju nelamā, bet par valdības reemigrācijas plānu neviena no viņām tā īsti nav pat dzirdējusi. Danuta Magdenko, neliela pārtikas veikaliņa Dublinas priekšpilsētā īpašniece, nav latviete. Viņas ģimenes valoda ir krievu, taču bijusī rīdziniece runā arī latviski, un Īrijā uzsāktais bizness vistiešākajā veidā ir saistīts ar Latviju. Veikala Bita plauktos pārsvarā atrodami Latvijā ražoti produkti. Un, kad es atbraucu uz Īriju, pirmā man darba vieta bija gaļas kombināts. Mēs strādājam pa 13 stundiem, sākam darbu 4 no rīta. Autobusi negāja. Kaut kur 40 minūtes mēs gājām ar kājām uz rūpnīcu. Un līdz 6 vakarā. Tā es kaut kur strādāju tur 4 mēnešus, ļoti grūti, ļoti augsti bija. Dēls man palika Latvijā, es gribēju viņu atvest šeit,
un ar tādu darba laiku es to nevarēju izdarīt, un tāpēc es atvedu Dēlu šeit un atveram savu pirmo veikaliņu. Es katru mēnesi braucu uz Latviju, man ir tur māte, viņa 80 gadi. Kad es atbraucu uz Latviju, es braucu uz Saukrastiem, es tur dzimuši vispār Saukrastos, jā. Nu, kad es domāju, ka man vispār vajadzēs pārbraukt uz Īriju un nopirkt šeit mājas vai ko tur vispār, es nevaru raud. Es gribu vispār atbraukt atpakaļ, bet tagad nesanāca. Visi grib atpakaļ, nu, nevar izdzīvot, tikai tāds iemesls. Vispār visi grib. Visi atbrauc no Latvijas, visi brauc uz Latviju uz atvaļinājumu, tāpēc, ka viņi grib uz savu dzimteni aizbraukt. Mums laitāk aizbraukt uz Spāniju, Portugāli, nekā uz Latviju, bet vienalga vasarā visi bērni brauc uz Latviju pie vecmāmiņām, cilvēki brauc uz jūru. Es esmu latvieta, nu vienalga man tētis ir lietuvietis, mama no Ukrainas puses, bet vienalga, es dzimuši Latvijā, es gāju latviešu skola, man ir vecākais dēls, viņš ir latvietis, viņš gāja latviešu skola, 1. klase, un viņš vispār grib tur dzīvot Latvijā, viņam labāk patīk nekā šeit. Viņš teica, ka tur citi cilvēki, viņam tur ir draugi, un viņš grib tur dzīvot vispār Latvijā. Es nezinu, kā tur sanāks, bet viņam ir problēma ar latviešu valodu. Pa 12 gadiem viņš taču nerunā latviešu valodā. Danuta uzskata, ka Īrijā nepastāv problēmas attiecībās starp latviešiem un krieviem. Tomēr viņa ir viena no nedaudzajiem krievalodīgajiem Latvijas valsts piederīgajiem, kas aktīvi piedalās latviešu kopienas sabiedriskajā dzīvē. Kāds varētu būt iemesls, kāpēc cilvēki nenāk uz latviešu pasākumiem, ja viņi ir no Latvijas? Tas nekas, ka viņi runā krievu valodu. No latviešu pasākumu nav tāda reklāma liela. Es pateikšu, cilvēki nezina. To es pateikšu točni. Tāpēc, kā Latvijas kultūras dienas, ja, es cilvēkiem stāstu, viņi teica, mēs nākam gadu aizbrauksim obligāti. Viņi nezina. Mēs strādājam ar krievu skolu drusciņu, ja, nu, bet es pateikšu krieviem, es krievieti, ja, bet viņam nav tā, kā šeit latvieti. Tāpēc, kā tas Latvijas kultūras dienas, mēs jau 4 gadus mēs vispār esam kopā. Es pateikšu, man ļoti patīk. Mēs bijām kopā Amerikā, es dzirdu, ka meitenes dzied, ka viņa dejo, tas ir ļoti forši. Fotogrāfs un mākslinieces Nadīnas Zavadilikas dzīve vienmēr ir bijusi cieši saistīta ar zirgiem. Arī dzīvojot Īrijā, viņa vairākas reizes nedēļā dodas uz stalli, lai savus mīluļus apkoptu un sapucētu, reizi pa reizei kāptu tiem mugurā un, neraugoties uz ārstu aizliegumiem, dotos izjādēs. Savas profesionālās prasmes Nadīna liek lietā fotografējot zirgu skriešanās sacīkstes, bet viņas maizes darbs šobrīd ir šo sacīkšu čempionu iemūžināšana nevien fotografijās, bet arī gleznās. Tā kā es atbraucu pametot absolūti visu Latvijā, man bija diezgan laba dzīve tur, un šeit man aizņema pāris, laikam vismaz 3 gadus, kamēr es sāku ar to pelnīt kaut kādu naudu. Un tā kaut kā palēnām mans hobijs man atveda tur, kur tagad es esmu. Es varu atļauties pacelt cenas, un es varu atļauties atteikt cilvēkiem, un es vairāk nedaru to, ko kādreiz man vienkārši sakožot zobus bija jādara, tā, lai nopelnītu tos ekstra 100 eiro. Man lielākoties 90% es strādāju pēc pasūtījuma. Tie ir kāda zirgi. Tie zirgi pieder īpašniekiem. Un īpašnieki lielākoties uzticās man, jo viņi paļaujās uz manu pieredzi, uz manu gaumi, kādu bildi es izvēlēšos, lai tā tiešām izskatās forši. Bet vai es atgriezīšos uz Latviju, man ir grūti teikt, jo tur es neatradīšu sev tādu līmeņa peļņu, kādu es pelnu šeit.
ar visu to, ka man ir diezgan starptautisks klientu loks. Man ir ļoti daudz klientu Amerikā un jau tur top lielākie Eiropas kontakti. Es principā varu strādāt arī uz mēnesi. Bet par Latviju es neko slikti nedomāju. Es uzskatu, ka arī tur var dzīvot labi, ja tu dari to, kas tev patīk, un tu esi diezgan neatlaidīgs. Un tur man ir palikuši ļoti daudz labu draugu, un man tur bija labi. Un es nebiju plānojusi braukt projām tik ātri. Man bija plāns kādreiz braukt uz Franciju dzīvot, un man tas sapnis joprojām ir iekšā. Mani vecāki ir atbraukuši no Ukrainas uz Latviju, bet mammas vecāki ir visu mūžu tur nodzīvojuši. Tie ir tā kā krievu ukraiņi vai ukraiņas krievi, drīzāk tā. Un tēva saknes viss ir no Čehijas. Diemžēl nekad neesmu satikusi. Tā, bet es esmu slāvas salāts, sanāk tā, jo tas ir no visas slāviskās valodas, un tā to latviskojās. Mājās mēs runājām latviešu valodā, tā ir sanācis, ka mums ir latviešu ģimene, un meitiņa mums runā tīrā latviešu valodā. Īrijas latviešu sabiedrībā es jūtos savādāk nekā Latvijas latviešu sabiedrībā. Te cilvēki kaut kā vairāk ir atbrīvotāki un draudzīgāki, tāpēc, ka, man liekas, tas dzīves līmenis šeit cilvēkus padara nedaudz drošāks pašiem par sevi, un tāpēc te kaut kā ir vieglāk. Es esmu braukusi ļoti daudziem pasākumiem, un, kā mēs visi zinām, ir 3x3 nometne, kur tā ir tāda īstākā Latvija, kur mēs braucam, un tur es jūtos tā kā savā ģimenē. Mans vectēvs visu mūžu nodzīvojis Ukrainā, bet viņš tikai 2 gadus dienējis Igaunijā 2. pasaules kara laikā. Un tajā laikā viņš iemācījās igauņu valodu. Viņš runāja tajā valodā līdz savām pēdējām dienām. Un viņš kaunināja manis vecākus par to, ka dzīvojot Latvijā no 70. gadiem, viņi tā arī neiemācījās latviešu valodu. Viņš sūtīja mums grāmatas, viņš visādi centās atbalstīt mūsu ģimeni, lai mēs sākam runāt latviski. Es gribēju iemācīties to valodu. Es no 11 gadiem sāku to intensīvi mācīties, un es ieguvu ļoti daudz ko. Pirmkārt, latviešu valoda iedeva man jaunas iespējas, jaunus draugus, manu darbu, un pats galvenais, latviešu valoda deva man ģimeni. Un mana meitiņa tagad aug, man maza latvietīte. Es varbūt neesmu latvieta pati, bet mana sirds pieder Latvijai, un es lepojos ar to. Dotie viņi otram doti, otram doti, ne no otrā mīļi lūgti, mīļi lūgt. Dotie viņi otram doti, otram doti, ne no otrā mīļi lūgti, Šodien raidījums izskanējis. Tiksimies atkal nākošmēnes. Visu labu!